Vai zinājāt, ka magnijs piedalās vairāk nekā 300 dažādās bioķīmiskajās reakcijās mūsu organismā? Tā ir viena no svarīgākajām minerālvielām, kas ietekmē gan enerģiju, gan nervu darbību, muskuļus un pat sirds ritmu. Es esmu Evija Jasinkeviča, mēnesi aptiekas farmaceita asistente, un šodien es atbildēšu uz 4 svarīgiem jautājumiem par magniju. Magnijs palīdz nodrošināt muskuļu kontrakcijas un sirds ritmu, piedalās neiromediātoru darbībā un regulē nervu impulsu pārvaldi. Tāpat magnijs iesaistās elektrolītu līdzsvaru uzturēšanā un atbalsta kaulu un zobu veselību. Magnija deficīts visbiežāk izpaužas kā krampji, nespēks, aizkaitinātība un bezmiegs. Magnija deficīts ir saistīts ar pārstrādātu pārtikas produktu patēriņu pieaugumu, medikamentiem un lauksaimniecības metodēm. Tiek lēsts, ka dārzeņu minerālvielu saturs pēdējo 100 gadu laikā ir samazinājies par 80 līdz 90%. Lai magnijs labāk uzsūktos organismā, ir svarīgi izvēlēties to formu ar augstu biopieejamību. Pētījumi liecina, ka magnija citrāts uzsūcas organismā labāk nekā magnija oksīds, jo oksīdam ir novērota viszemākā uzsūkšanās spēja. Kopumā priekšroku dodam ūdenī šķīstošiem organiskās izcelsmes savienojumiem, tie ir efektīvāki magnija deficīta novēršanai. Lai magnijs labāk uzsūktos, būtiski ir B6 vitamīna klātbūtne. Abi darbojas kopā. B6 vitamīns palīdz magnijam uzsūkties zarnās un nonākt šūnās, bet magnijs savukārt palīdz B6 vitamīnam aktivizēties aknās. Tāpēc preparāti, kuros ir gan magnijs, gan B6 vitamīns, ir efektīvāki un biežāk ieteicami ikdienas lietošanai.